pavisam nejauši pāris mēnešus atpakaļ manās rokās nonāca grāmata Madlienas Meņģeles draudze pagātnē un tagadnē, autors Mežāks, kas ir ļoti daudz no 1600. Gada jau aprakstījis vēstures faktus, kā mums tā Madlienas Meņģeles draudze te ir veidojusies tas pirmsākums, kad vēl šīs baznīcas nemaz nebija, ka mēs bijām kopā ar zem Magdalēnas baznīcas. Bet, tāda vēsture, bet, katrā ziņā man tas kaut kur tā savā ziņā, man kā 5 gadus tikai esmu draudzē, un man kaut kā likās, ka tas tā kā tāds likteņa pirksts, ka veda uz dedzināšanu no kāda dzīvokļa papīrus un izkrita šī grāmata. Un viņa ir ļoti mazā tirāžā, 38. gadā izdota. Un tas cilvēks iedomājies bija par mani, un man to grāmatu atnes. Un tā kā kādreiz liekas, ka... Bet es vēl neesmu paspējis viņu līdz galam izlasīt, bet tā pašā laikā, lai vai kā mēs to baznīcu noliedzam, piekrītam, nepiekrītam vai kas, bet tā izglītība, diemžēl, mūsu cilvēkiem jau no tā 16. gadsimta cieši saistīta bijusi ar baznīcu. Tās skoliņas, kad tika pie baznīcām un pie baznīcu draudzēm un viss, un tas pats arī šī grāmatā, jau cik es iemetu acis, arī te tas atklājas, ka tā vienmēr, tomēr mums ir jāatzīst, kad izglītība mums ir sākusies pie draudzēm. Lūdzu, Bita. Mani sauc Vita Viškauska, esmu draudzes priekšniece no 2014. gada ar 3-reizēju ievēlēšanu. Tas nav algotais amats, tas ir tāds sabiedriskais pienākums. Man teica ļoti īsi vēsturi, ja? Tātad mēs atrodamies Meņģeles baznīcā, kura celta 1795. gadā. Kaut gan datējums ir 1791. gadu, pat viņš ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, un baznīcā vēl ir 2 pieminekļi. Mākslas piemineklis altāra glezna, Kristus pie krusta, kurai gleznota 1946. gada, kur vēl datums ir stūrītī 13. jūnijas, gleznojis viņu ir Georgs Rudolfs Kārings, un viņi ir atjaunot ar Polkuza labvēlību 1987. gadā. Nākošais mākslas piemineklis arī valsts nozīmes ir Kauss un Patēna, kuru dāvināja, te ir rakstīts vāciski, Altenvogas baznīcai mīlestībā un pateicībā. Altenvogas fabrikas īpašnieki Šarlovs un Greiners, Fistēles fabrikas īpašnieks arī Greiners, Rīgas tirgotājs Valters un draudzes priekšnieks Šneri. Kauss ir izgatavots Begerman firmā 1849. gadā, martā un augustā viņi tika dāvināti draudzēm, joprojām dievkalpojumus kalpo. Tad mums vēl tāda lieta ir, kad ir mums ērdeles. Agrāk ir bijušas, cik mums ir ziņas, ir ar 9 reģistriem, bet šīs ir citas ērdeles, kuras 1933. gadā būvējis ir Herberts Kolbe, un izmaksā 4000 eiro. Lietojiet Lati, pārteicos. Un viņas joprojām kalpo. 90. gadā viņas tika atjaunotas, jo tur bija izpostījumus. Un arī 2015. gadā, tad, kad mēs gribējām svinēt baznīcas 220 gadu jubileju, tad atklājās, kad plēšas ir sagrauzuši draudzēji, un tad rakstīju projektu uz kultūra kapitāla fondu, mums piešķīra 2000 eiro, un tad Alvas Melbānis šīs plēšas atjaunoja. Pašlaik viņas ir ar kājuminā darbojās, jo mums bija 3-fāzu motors, kur bija skaļš un arī dēļ elektrības dārdzības. Mēs pārgājām uz 1 fāzi, un bija 3-fāzu motors, pārgājām uz 1 fāzi. Bet viņas kalpo mums. Mēs minam ar kāju un var spēlēt. Arī koncerti pat ir bijuši vairāki, un te bija kāzās no
spēlēja ēdienlies, ka teica, ka ļoti laba skaņa šī ēdienā. Tā, tad vēl Meņģelē ir 2, agrāk teica vietējās nozīmes pieminekļi, bet tagad saka reģiona nozīmes pieminekļi. Arheoloģijas piemineklis, uz kā atrodās baznīca viduslaika kapi, un Kapličus vārti, arī reģiona nozīmes piemineklis. Kapličus saucamā, viņi ir tā kā kapu vārti. Un tad ir vēl valsts nozīmes piemineklis Ģērķu, Dieva vai Upuru kalns. Tas ir uz to pusi, aiz Muižas, tas arī skaitās valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis. Tas tā īsumā, ja jūs par vēsturi, vai jūs gribiet vēl kaut ko dzirdēt? Vai notiek dievkalpojumi? Dievkalpojumi notiek katra mēneša 1. un 3. svētdienā, 10:00. Mūsu apkalpo mācītājs, kurš apkalpo vēl Madlienes un Lēdurgas draudzi, tā kā viņš 2 prāvesti iecirkņos kalpo, Osvalds Miglons. Un tāpat notiek ļoti reti jau kā pie mums tagad laukos, bet notiek arī kristības, iesvētības, laulības. Tas skumji ir tikai tas, ka lielāko daļu, mums draudzē skaitās 22 draugus locekļi, bet, tā vienmēr apmēram līdz 10 ir. 7 ir vairāk, jau tā kā 7. Tā. Arī vēl tas, ka remonti un viss, kas notiek, mums līdzekļu pašiem nav. Mums tikai tik daudz kā pašas dievkalpojumus, tad mēs varam mācītājiem samaksāt elektrību un sveces, vīns, tādas lietas no ziedojumiem, bet praktiski visi remonti, jo no 1937. Gada nav zināms, ka ir bijuši kādi remonti, un tad tagad mēs pamazām 14. gadā mēs nokārtojam īpašumu tiesības, ka tagad baznīca pieder draudzei, zemes grāmata tika nokārtota, tad 14. gadā ar Rietumu bankas atbalstu. Tas viss projekti tiek rakstīti. Bija tornīgs nedaudz atjaunots, jo tur bija daudz pūšās daļas, bet tagad jau viņš prasās atkal, jo pilastri skatos putni ir izgnābājuši un atkal ir vajadzīgs, bet viss uz līdzekļiem. Tad mums bija ļoti izlūzusi grīda, tajā pusē vispār grīdas nebija. 17. gadā no 5 uz 5 vietām rakstīja projektu, tad sakrā no tām 5 vietām dabujām līdzekļus, lai varētu nomainīt grīdu. Un tad arī jau drusku ir izstrādāti projekti, būvprojekts jumta konstrukcijām, bet ir tikai tur var redzēt tā daļa atjaunot un aiz sakristējas un noliktavas tādēļ. Pašlaik atjaunot rakstījām arī šim gadam, bet tas pieprasījums bija tik liels un vairāk apmierināja tos, kuriem ir traģiskāka tā situācija. Tad ļoti daudz mums, ik pa gadiem, katru gadu mēs rakstam uz novadu sakrālo ceļu saglabāšanai. Tad no 10 logiem jau 6 ir atjaunoti logi, ir atjaunotas vienas durvis, šogad arī esam uzrakstījuši gaidām, tur mainījušies ir noteikumi, tagad tikai septembrī zināsim, mums piešķirs līdzekļus, vai nē, tur uz 3000, tā kā gribam atkal vienu logu un otras durvis atkal atjaunot, tur vēl 2 durvis iekšpusēji. Arī bija izlūzis viss lielens ir atjaunots durvis, restaurāts, tās durvis vispār nevērās, tās ir no jauna izgatavotas no tās puses. Pamazām, cik varam dabūt līdzekļus, tik pamazām mēģinām kaut ko darīt, jo negribās pazaudēt tādu ēku, kura mums ir dāvāta. Jo šo ēku uzcēla tā laika muižkungs Šeinfeldos kopā ar zemniekiem, un šeit ir 200 sēdvietas, un uzcēla viņu, jūs sakiet, meža, tāpēc, ka te jau gandrīz bija tas centrs, jo šis ceļš, kas aiziet uz upi, tas bija galvenais ceļš, tur bija pāri tilts, un uzcēla viņu lielākai tāpēc, kad Madlienes mācītājs jau negribēja īpaši braukt uz šeieni, jo tad cieta, viņi jau saka, ka Vēseles cieta kā Madlienes, ja, bet cik arī tajā pašā Mežaka grāmatā minēts, kad vairāk jau cieta, jo pie katras baznīcas bija krogi vairāk, un tad nebija ienākumu, jo teica no baznīcas uz krogu, un tad atkal nebija nekāda ienākumu, ja mācītājs atbrauc uz šeieni. Un otrs iemesls, kāpēc arī cēla, tāpēc, ka
mēs skaitījāmies Magnējas Meņģeles draudze, un arī tad, ja nomira kāds cilvēks, viņš bija jāapglabā Magdienas zemē. Un jāmaksā visas līķi naudas, un zvaniķim, un izvadītājiem, un vēl bija jāmaksā arī tāda kolekte arī pašai baznīcai. Un rudeņos un pavasaros, tad, kad aplūda upe, tad, ja Meņģelietis nomira, viņi pieraka mūsu zemē, un tad, kad plūdi nogāja, tad bija jārok ārā un jāvedas turieni. Un tad, ja neaizveda, tad bija jāmaksā soda naudas. Un tāpēc Šenkovs ar to nebija mierā, un izdomāja, ka jāuzceļ pašiem savu baznīcu un arī jāiekārto kapsētu. Mums tikko stāstīja, ka Meņģelieši vispār izceļās ar to, ka viņiem vajag savu. Jā, tas jau visi piedotava, kad tika uzcelti tautas nams, un arī jau iepriekš jau ir minēts, ka tie, praktiski uz ziedojumiem, arī baznīcai ziedojums, tur arī minēts, ka vienā gadā tas pats Greiners, stikla fabrikas īpašnieks, arī dāvājis, piemēram, 12 jaunas dziesmu grāmatas baznīcai. Tā arī joprojām tad lielāko daļu notiek uz ziedojumiem, tas viss. Jo bagātu mums nekāda draugas locekļa nav, kas varētu tā pieķerties. Mums bija tāds lielāks ziedotājs, kurš 800 eiro, tā kā arī priekš ērģeļu motoru, un mēs krājam, ziedoja 800 eiro, tad mūsu paša kādreizējā bitinieka Ulda Vanaga māsas meita. Tad viņi arī spēlēja šeit ērģeles, un tad viņi arī ziedojas tādu naudiņu. Bet, mums jau it kā naudiņa tagad būtu tam motoram sakrāt, bet vienkārši tāpēc, ka vēl nav atjaunota jumta konstrukcija, lai atkal nebirst visi tie gruži iekšā tajās stabulēs, un viss, ka tagad mēs bišķi to apturam, spēlējam ar to kājumiņu, vienkārši praktiski iemeslu dēļ, tagad pašlaik vēl to ne. Tā interesanti, ka jūs uz sintezātoru nepārējat tajās stabulēs iekampējušies. Nē, mēs izmantojam sintezātoru arī, bet, pašlaik mēs tagad arī izmantojam. Man pašai bija drusku veselības problēmas, jo paši raisīja. Mums jau draudz ir gados diezgan, jo Olita un Nes esmu jaunākās, kas nākam tā ikdienā. Tā kā tad es eju arī mītu garsi pārsvarā, bet tad ēģelietis pat, viņam nav ēģeli, vienkārši mūzikāls cilvēks, kas tā īsti tā nemāk jūs spēlēt ēģeles, jo tur arī gan ar rokām, gan ar kājām spēlēt. Un tad, tā kā dziesmas, tad viņi spēlēja uz ēģelēm, un tad atkal tie starpdziedājumi dievkalpojumu laikā, ka viņi spēlēja uz sintezātoru. Mums īpaši kancelē ir, kur tā mēs redzējām. Jā, it kā tas iekārtojums, kā ir, mums arī veikta izpēti 14. gadā mēs veicām gan arhitektonisku māksliniecisko izpēti, gan arī vizuāli tehnisko apsekošanu. Un tur ir arī minēts, ka 1884. gada mājas viesība minēts, ka vispārībā sākotnēji viņi bijusi koka ēka, un pēc tam viņi tika uz mūri. Un kad viss šis iekārtojums, gan altāra rentabls, gan kancela kaut kādās 1840. gada, tā kā tas tika iebūvēts.